Esiet sveicināti degpunktā. Dienas kļūst īsāks, bet krēsls laiks garāks, tāpēc autovadītājiem uz ielām vajadzētu pagulēt. Un tā raidījumā jūs redzēsiet. NATO samita laikā policisti solās dzērumā vadīt savu auto. Apmēram 600 autovadītāji vajadzēs saulēcīgi parūpēties par savām automašīnām. Citādi policisti saņems patīkamu dāvanu. Garneģi nosaguši bērniņu, kur asinīs ir 3,5 promils alkohola, Guntars Gulbiņš un Agris Blumfelds, ignorējot dzīvo satiksmi un riskējot ar savām dzīvībām, skrien šosejai pāri. Policists stāv rindā pie narkoloģiskās ekspertīzes, policijas priekšnieki un viņu vietnieki. Mēs degpunktā aicinām sabiedrību īslaicīgās aizturēšanas izolatorā. Rīga būs tukša. Pie narkoloģijas aģentūras Hospitāļielā naktīs stāv pat policijas automašīna rinda. Ik pēc pusstundas ārstu rīcībā nonāk kāds gada vecs bērns, kuram jāpārbauda alkohola daudzums asinīs. Tiesa, kas tiesa, liela daļa šo naksnīgo pacientu ir tie ļautiņi, kur dzērumā stūrējuši savu auto.